vispār sāku nodarboties ar peldēšanu jau no 6 gadiem, tieši šī sporta skolā. Profesionāli jau nodarbojos 4 gadus. Mani pamudināja, protams, tētis, jo tētis bija olimpietis, tieši arī peldēšanā 2004. gadā Atēnās. Un man tieši arī nebija izvēles vispār nodarboties ar peldēšanu. Nodarboties ar citu sporta veidu, man tieši vajadzēja to peldēšanu. Tikai peldēšanā. Nē, tas nebija. Viņš pateica vienkārši, ka man vajag iet peldēt. Es aizgāju. Man pašam jau arī iepatikās peldēt. Tas, ka tu jūties brīvs ūdenī, man ļoti patīk tā sajūta, jo, kad peldot, es jūtu savu brīvību, es jūtu ūdeni, es jūtu pats sevi. Protams, ka es atradu savu draugus, ļoti draugus, jo esmu ļoti komunikatīvi. Komunikācija. Jā, viņi zina, ka es nodarbojos ar sportu, skola zina, ka es nodarbojos ar sportu. Un viņi ļoti to atbalsta, pēc katrām sacensībām mani apsveic, protams, kā par saviem rezultātiem, un tā ir patīkami. Šo sezonu mums bija Latvijas čempionāts un Baltijas čempionāts. Latvijas čempionātā diezgan labi nostartēju 200 kompleksā un 400 kompleksā, uzlabojot savu laikus. Un Baltijas čempionātā atkārtoju rezultātu 200 kompleksā un uzlaboju 400 kompleksā. Es domāju, protams, aizbraukt uz Olimpiskām spēlēm. Tas ir es domāju, katra sportista vēlme. Un es domāju, nodarboties tik un tālāk ar to sporta veidu, kas man tieši patīk, peldēšana. Jā, tas ir mans mērķis, un mans tētis tiešām grib, lai tieši es to izdaru, jo viņš negrib, lai kāds cits to pārsit tieši to rekordu, ko viņš grib, lai es pārsitu. Viņam, diemžēl, tagad arī palicis tikai viens rekords Latvijas. Bet, Jelgavā viņam vēl tur daudz ir, kur es varu pārspēt. Viņš man motivē tieši to darīt, viņš man taisa sauso treniņu zālē, kurā mēs nodarbojamies mājās. Viņš mani sagatavo, pirms katrām sacensībām sagatavo, saka savus ieteikumus, kā pareizi, ko pareizi darīt. Tā. Es uzskatu, ka man ļoti paveicās tajā, tāpēc es arī gribu pateikt liels paldies, tēt, tas, ka tu mani motivē iet un darīt visu. Jā, mums ir viena trenere, Astra Ozoņa. Tēvs ieteica, tāpēc, ka pateicoties viņai, viņš arī aizbrauc tām olimpiskajām spēlēm, un bez viņas es tā domāju, diez vai es sasniegtu tik labus rezultātus. Viņa arī, protams, gan lepojās, kad es nopeldu labi, bet tad, kad nopeldu slikti, protams, viņa man biku, sāk dusmoties tas, ka es slikti nopeldēju. Bet tā, viņa ļoti lepna par mani. Man nav grafiks, man ir vienkārši es pats domāju, ko es gribu tieši sasniegt. Tos 1-2 mērķīšus, kurus tiešām man tieši jāizpild, es to arī izpildu cenšos. Šobrīd mācos 9. klasē, tas ir diezgan grūti, es tā pateiktu, jo man jāgatavojas eksāmeniem. Un lielāko daļu tagad aizņem tieši mācības, un sportam es ļoti maz tagad atvēlu laiku, bet tad, kad beigsies tas eksāmena laiks, 10. klasē, es turpināšu strādāt tieši uz peldēšanu, turpināt trenēties. Protams, sports ir man daudz ko devis. Draugus, veselību labu, sportisko dušu, var tā teikt, un sasniegumus lielus.